Man jau ir kaut kādi 3 klienti, kuri atgriežas uz terapiju pēc kaut kāda laika un iet otru reizi terapiju. Un kāpēc tā notiek? Katrs no viņiem tajā dzīves posmā, kurā viņi bija iepriekš, viņi atrisināja ļoti lielas savas dzīves problēmas. Un tagad, ejot šim te laikam, viņi sajūta, cik efektīvi šī terapijas forma strādā, un viņi pieņēma lēmumu atkal investēt naudu sevī, ieguldīt to sevī, lai varētu pacelt sevi nākamajā līmenī. Tas ir vienkārši tā kā radiostacijā ir frekvences, katra ir frekvences, uz kurām ir kaut kāda metāliskā mūzika, teiksim, zemās vibrācijas. Ir frekvences, kur ir kaut kādas Mocarts, Bachs, un viss šis skan, teiksim, tāda klasika, augstās vibrācijas. Un lai mēs varētu staigāt par šiem te viļņiem, par radiostacijām, mums ir nepieciešams sevi investēt. Sevi investēt, lai mēs apziņu paceltu uz nākamo līmeni. Tad, kad mēs paceļam apziņu uz nākamo līmeni, tad iepriekšējā līmeņa domas, sajūtas, izpausmes, reakcijas vairs nav aktuālas. Negribās vairs peldēties šajā bērndārza peļķītē vairāk. Tad gribas domāt par svarīgākām, lielākām. Un tieši tāpēc veiksmīgi cilvēki, viņi neprasa, cik tas maksā. Viņi investē katru gadu sevī, un tikai tāpēc bagātie cilvēki kļūst bagātāki, un nabagie cilvēki kļūst nabagāki.